Kādā melnā ejā, melnā vārtromē. Ejot, tuvojoties gaišām durvīm, mēs ieraugam ko? Esam ienākuši Palladium Rīga jaunajās telpās. Pagaidām vēl notiek rekonstrukcijas darbi, kā jūs redzat, zemes skatītāji. Šādi notiek vēl pirms viss ir padarīts. Pirms klubs ir savā pilnā krāšņumā, vēl stāv visādas stalažas un tādas lietas. Kā redzams, šeit ir rakstīts svaigi krāsots. Uz zilā laikam nevajadzētu kāpt virsū. Cilvēciņi skatās, nes urbjus, viss notiekās. Strādnieki neslinko? Kā kurš, bet lielākā daļa nē. Svaigi krāsa vēl. Un vārdu priekšā divi cilvēku spēlētāji. Un ko te fonā klausās visi strādnieki? Loģiski, ja viņiem nav televizors, nerāda LTV7, tad ir jāklausās Rīgas Dinamo spēles. Hokejs, kā viss notiekās. Un paveroties šāda, tad mums ir skatuve. Kamēr vēl nekā īsti nav, te mēs redzam bāra visas lietiņas. Tātad šeit bārmeņi stāvēs, piedāvās dzērienus. Kā redzam, arī uzraksts Palladium. Vēl pastamies, kas te. Jā. Putekļi, vēl joprojām viss notiekās. Džeki kārtīgi rukā, lai viss būtu baigi skaists un lielisks. Baigi kārtīgi pirms tam strādāt. Tieši tā. Pamājam televīzijai. Ideāli. Ok, pāris vārdiem. Raidījums Sems. Nu kā jums šķiet, kā strādājās? Vai būs beigās baigas pasmuko šeit? Galīgi labi. Galīgi labi, tas ir ideāli. Kā tev šķiet? Nu, viss, darbi iet uz priekšu. Kāda bija to reakcija, kad uzzināja, ka šeit būs jaunas telpas, bet kino, vairs nekāda? Tā reakcija, godīgi sakot, bija jau vairākus gadus atpakaļ, jo doma par to, ka Palladiumā būs kaut kas, ir jau klubs kāds. Tas ir, man liekas, kad mums iznāca albums 4 krasti un bija nojausma, ka varētu šeit kaut kādu vienu no koncertiem veidot. Ko sagaidat no jaunās koncerta zāles? Džeimsa Blanta koncertu. Daudz jaunas koncertus, jā. Beidzot būs, kur rīkot koncertus, kas nav tik liels kā arēna, bet ir mājīgāk. Kā man izskatās, šī varētu būt tā zona, kur cilvēki atstāja savus mētelīšus, vai ne? Un skatāmies, kas pa šīm tumšajām trepēm tālāk varētu būt augšā 2. stāvā. Uz balkona arī esam nonākuši šeit, No šīs vietas ļoti labi varēs vērot skatuvi. No šīs vietas mēs varam pavērties pilnībā, kāds izskatās balkons. Milzīgs. Šis ir viss Palladiums visā savā krāšņumā. Vēl augstāk. Protams, tālāk te mēs redzam, ka šeit ir galīgi vēl ļoti daudz, kas jāliek virsū. Ko tad tu šeit dari augšā? Skaties, Mārgas taisa, trepas tās, pa kurām tu kāpi augšā. Jā, to visu tu taisīji. Tātad tu esi cilvēks sanāk, kurš ir pa koka detaļām atbildīgs? Nē. Vairāk es kopā, koka detaļas šitās margām, jā. Jā. Metāls pasūtīt, jāsaliek. Gādos šķiet, vai viss būs gatavs laikā, būs baigi forši. Ideāli. Kā savāk. Te arī viens no priekšniekiem. Brīles notīra tādēļ, ka ir viss aizputējis. Putekļu apkārt tiešām ļoti daudz. Kā ir būt bosam? Tu redzēsi, ka strādās vietiņi. Kā būs? Ģirķi atbildē, ko es vēl teikšu. Es jau tehnisks cilvēks, es maz runāju. Vai no tehnikas visi dzelži ir kaujas gatavībā? Protams, pilnīgā kārtībā ir. Laika gaitā plānojat kaut kādus vēl agregātu uzlabojumus? Kā es teicu, tas ir, šī vieta ir tas pats, kas Rīga, kas nekad nebūs uzcelta.
Rīts un glīts ir uz oktobra svētkiem atjaunotais kinoteātris Palladium. Darīts viss, lai būtu laba redzamība un akustika. Te ir vietas 1200 skatītājiem un vislielākais platekrāns Republikā. Jaunais kinoteātris modināja lielu interesi, pat pārāk lielu. Sākumā vēl bija vajadzīga viņa palīdzība, bet gan jau. Jauka dāvana kinocienītājiem. Atceroties, kā šeit izskatījās tālajos 80. kad es kopā ar draugiem nācu šeit skatīties lielās platekrāna kinofilmas. Protams, šeit ir vizuāls izmaiņas, jāsaka, viss ir daudz svaigāks, ir pazuduši krēsli. Ienākot pirmās sajūtas ir tāds mazliet sentiments par to, kāds šeit ir bijis un domas, kas šeit būs, jo katra jauna dzimšana jaunai kultūras vietai tas ir notikums, un it sevišķi tik mazā valstī kā Latvija, tas ir vērā ņemams notikums. Patiesībā Rīgā kinoteātris šobrīd netrūkst, un es domāju, Rīga neko nav zaudējusi, kad kino vietā šobrīd ir koncertzāle. Tā ir īsti manta. Pisors, kurā mazgā rokas. Pisors, kurā mazgā rokas? Nē, skaties. Kur tu skalo rokas, ar to arī noskalo vispār. Šitas ir reāls brīnums, Džeki, pisors, kurā var mazgāt rokas. Jūs paskatieties. Šis ir ļoti labs pierādījums tam, ka tualets var būt ujujujka oriģināls, jo šitādu. Jāhaidī, šitādu es nekad nebiju iedomājies. Tas ir tāds latviešu, man liekas, šobrīd tāds izstrādāts dizains, kas, manuprāt, ir diezgan veiksmīgs. Un, ja viņam vēl piedod tādu krāsu risinājumu, tad viņš izstāsta diezgan var mājās salikt 5 rindā krāsājums. Diezgan kičīgi. Man liekas, labs dizains. Man tas ir pirmo reizi tāds diezgan liels izaicinājums taisīt interjeru sabiedriskām telpām un vēl tādu mērogu kā leģendāram Palladiumam. Uz kino esat šitien bijuši? Es jā. Biju arī. Jā, neatceros. Es neatceros, kad es atceros. Es biju kā minimums uz Kinko. Vai tu vēlies sagaidīt savu koncertu? Jā, bišķi būs jāpagaida, bet es zinu, ka būs. Man jau patīk šīs koncertzāles dizains, principā. Tiešām skaisti izskatās, ko es sagaidu. Daudz foršs koncerts, uz kuriem nākt un skatīties, baudīt muziku. Iedomājies tāds dzejas lasījumu vakars, kur ir, teiksim, 2000 skatītāji. To es labprāt šeit redzētu. Tas būtu interesanti. Mīlīši, šī ir īstā dzīve. No skatuves veroties publikā. Jūs tik iedomājieties, kā tas ir māksliniekam redzēt pilnus balkonus, 3. stāvu.